brīnišķīgā radiokora šefs Sigvalds Kļava man uzaicināja ņemt dalību programmā ar nosaukumu Mīlas Valši. Es sākumā samulsu, jo tas ir kaut kas tik vecmodīgs, tāds romantisks un tāds varbūt arī sirdī tūs, bet mēs reiz nemaz negribam atzīt, ka tas būtu ļoti nopietni. Bet te pašā laikā es domāju, ka nopietnas ir gan valsts, gan arī mīlestība ir nopietna. Un kad es uzzināju, ka tas programmas centrā Johannes Brāmsa Valša, kas man ir ļoti tuvu, ne tikai viņa kameru muzika izcilā un simfoniskā muzika, bet arī tā vieglākā viņa muzikas daļa, gan ungāru dejas, gan valši, man ļoti patīk un no jaunības ir patikuši. Un tad es meklēju vienkārši savu tēmu šim ciklam. Un tas izrādījās Imants Ziedonis, viens no man tuvākiem dzējniekiem, kuru dīvainā kārtā es nekad neesmu komponējis. Un tad es uzdrīkstējos pieķerties sev īpaši tuviem Imants Ziedoņa dzējoļiem, kuri bija ārprātā populāri tad, kad es mācījos vidusskolā, piemēram. Ja pat vēl drusku agrāk. Mēs visi samīlējāmies un tad rakstījām kladēs šos Ziedoņa dzējoļus, un dažus no viņiem es atļāvos iekļaut un komponēt šajā programmā.